Jautājumu uzdošana. 2013. gadā es strādāju Vācijā stikla rūpnīcā un tikai sapņoju par savu uzņēmumu. Mēs, aptuveni 15 ražošanas nodaļas darbinieki, katru dienu tīrījām, pulējām un līmējām kopā stiklus, ko pasūtīja juvelieru veikali, kuriem drošība ir pirmajā vietā. Viņi pirka tieši no mums, jo tik unikāls logu līmešanas metodas citur nebija. Uzņēmuma izveidotājs savas dzīves laikā bija izstrādājis tik labu līmes formulu, ka pat plānākos stiklus bija grūti sasist. Ik pa laikam notika stiklu izturības testēšana, un arī man bija iespēja mēģināt tur cirvi, caursist šo 16 mm plāno stiklu, kuru pirms tam bijām salīmējuši. Man bija nepieciešami vismaz 20 cirtieni, lai dabūtu dažu centimetru šauru caurumu, par kuru knapi iebāzt varētu pirkstu. Laikam ejot šo uzņēmumu pārņēma īpašnieku dēls, pie kura arī strādāju es. Ap to laiku ikdienā biju sācis plānot apmaksāt hobiju saistībā ar filmēšanu un uzdevu sev jautājumu, kurš ir panākumiem bagātākais cilvēks, kuru pazīst. Sākumā man neviens nenāca prātā, jo no ģimenes, draugiem, paziņām neviens tāds nebija. Tad aizdomājos par stikla uzņēmumu vadītāju. Viņš ar šo uzņēmumu spēja nopelnīt vismaz 5 miljonus eiro gadā. Mirkli apdomājot, sapratu, ka vēlos ar savu darbu devēju parunāties privāti, lai uzzinātu, kā viņš skatās uz pasauli. Tādēļ pēc pusdienu pauzes uzrunāju viņu ar lūgumu, vai mēs varētu kādu dienu satikties uz aptuveni stundu, jo man ir jautājumi par viņa panākumiem. Priekšnieks bija priecīgs dzirdēt, ka man ir šāda interese, un nospraudām tikšanos pēc 2 nedēļām. Visu laiku līdz tam es domāju par dažādiem jautājumiem, un ar Google meklēju visādas jautājumu uzdošanas metodas. Iepriekšējā dienā pirms mūsu tikšanās biju uzrakstījis uz lapiņas 8 jautājumus, kurus vēlējos bossam uzdot. Visvairāk atmiņā man ir palikusi atbilde uz šo vienu. Kā tu skaties uz to, ka vēlos paralēli darbam attīstīt iespēju pelnīt ar filmēšanu? Uz ko viņš atbildēja? Manuprāt, šī ir ļoti laba doma, un es paskaidrošu. Tu joprojām strādā pie mums un pelni sev stabilu un paredzamo algu. Taču šajā pašā laikā sāc mācīties pelnīt ar filmēšanu. Tas ir tieši tāpat, kā vilciens brauc pa 2 sliedēm. Viena finansiālā sliede tev ir pie mums, un otru tu paralēli sāksi veidot tā kā vēl vienu. Šis padoms man tik skaidri palicis atmiņā iespējams tāpēc, ka savu priekšnieku tomēr nepaklausīju un pēc pusgada aizgāju no darba, kā arī pārcēlos atpakaļ uz Latviju. Taču nākamajā lapā esmu pierakstījis dažas jautājumu uzdošanas metodes, apgūsti tās un būsi pārsteigts, cik daudz lielisku lietu uzzināsi no cilvēkiem. 5 jautājumu uzdošanas metodes. Apskat dažus no šiem jautājumu veidiem un atbildi, kā tev šķiet, kuru jautājumu metodi es izmantoju savā sarunā ar stikla ražošanas uzņēmumu vadītāju Vācijā. Atvērtie jautājumi. Šos jautājumus uzdodot, sarunbiedrs nevar īsti atbildēt ar jā vai nē, bet sniedz jebkāda veida plašāku atbildi. Tos mēs uzdodam, ja vēlamies uzzināt kaut ko vairāk un esam gatavi klausīties. Piemēram, kāds ir tavs viedoklis par šo tēmu? Vai kā tu izskaidrotu šo konceptu? Slēgtie jautājumi. Šāda veida jautājumi prasa atbildi, kas ir konkrēti, ierobežoti īsa. Uzdodot slēgtā tipa jautājumus, mēs negribam, lai sarunbiedrs izplūst gari un plaši, bet atbild ar jā vai nē, vai sniedz konkrētu skaitli. Pieņemsim, vai tev patīk šis produkts? Likert skala. Šī metode ietver jautājumu uzdošanu ar vairākiem atbilžu variantiem, kas ir skaitliski novērtējami. Piemēram, lūdzu novērtējiet skalā no 1 līdz 5, cik apmierināts ar šo pakalpojumu esat. Šādi tu vari prasīt sarunbiedram precīzi informāciju par kādu no faktiem vai viņam zināmiem datiem. Piemēram, kāds bija tava uzņēmuma ienākuma līmenis pagājušajā gadā? Vai kāda ir Latvijas teritorijas platība? Pētījumu jautājumi. Kad skolā tev būs jāveic pirmie pētījumi, tad šos jautājumus varēs izmantot liekot cilvēkiem sniegt atbildi, kas ir saistīta ar tavu konkrēto pētījumu vai aptauju. Pieņemsim. Vai tu būtu gatavs piedalīties mūsu pētījumā par šo tēmu? Vai tev ir bijusi pieredze līdzīgā situācijā? Uzdevums. Kuru no šiem jautājumu tipiem tu vēlies apgūt vairāk nākamās 7 dienās? Uzdevums ir katru dienu vismaz 3 reizes uzdot, piemēram, atvērtā tipa jautājumu citiem. Tie var būt draugi, vecāki, paziņas vai pilnīgi svešinieki. Pēc tam pieraksti, kā tev gāja, kas sanāca, kas nesanāca, ko darīs citādāk pēc nedēļas.